Mums uzrakstījusi sieviete, kur sūdzās par muguras sāpēm, kas ilgs vairākus gadus. Pēdējā laikā sāpju intensitāte pieaugusi un visvairāk parādās tieši pēc darba dienas vakara pusēs. Dienas lielāko daļu pacienta sēž ofisā, bet cenšas kompensēt vakarā ejot uz sporta zāli. Ir uztaisīta magnētiskā rezonance, un magnētiskā rezonancē mēs skatāmies atkal uz diskiem. Vai nav izplīsuši diski? Pelēks disks magnētiskā rezonancē, tas ir vesels disks, un melns disks ir bojāts disks. Šajā gadījumā, skatoties magnētisko rezonanci, mēs redzam, ka pacientē ir divi plīsumi, un viņi spiežās mugurkaula kanālā iekšā. Plus var redzēt, ka pacientei arī ir maziņa skoliotis deformācija, ka mugurkauls ir deformējies uz vienu pusīti. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka ir veidojās disbalans muskuļos, un vienalga, ko viņi dara, kad viena puse vienmēr būs vairāk noslogot nekā otra. Skoliotis deformācijas, starp citu, sievietēm ir daudz biežāk sastopams nekā vīriešiem. Un viņas bieži vien veidojas arī tādā pusauģu jauniešu vecumā, tāpēc ļoti svarīgi ir pievērst uzmanību bērniem, kā viņi sēž, kā viņi nes somu. Jo tagad lielākā problēma ir tas, ka daudzi sēž telefonos, saliekušies uz priekšu, nesēž vairs pie galdiem. Dažreiz apgaismojums ir švaks, līdz ar to arī bojā ne tikai muguru, bet arī redzi. Mēs atkal skatāmies, cik lielas tās diska trūces ir un vai viņas ir nospieduši nervu saknīti. Un ejam uz horizontālo griezienu, un tad ejam uz apakšējiem segmentiem. Un šeit tāpat kā iepriekšējai pacientei var redzēt, ka neraudas to, ka viņa regulāri iet sportot, tomēr sēdošais darbs atstāja savu iespaidu un var redzēt, ka mugurējās grupas muskuļos sākās lēnām atrofija. Tā kā no manas puses rekomendācija neraudas to, ka tie diski ir iebojājuši, varbūt tā muguras sāpes ir, tomēr saglabāt to aktivitāti un mēģināt atrast laiku, lai ietu vingrošanu un vingrot tos vingrinājumus, kas neredz sāpes. Šeit jau var redzēt, ka tie iespiedumi daudz lielāki. Tāpat kā iepriekšējai pacientei, viņa ir jauna, 3-5 gadi. Es teiktu, ka es neietu uzreiz ar ķirurģiju un mēģinātu viņu ārstēt konservatīvi. Tad konservatīva ārstēšana nosprāst muguras muskuļus, tā ir vingrošana, tas ir tās pašas akupresūras korsets. Starp citu, runājot, kādu akupresūras korsetu izvēlēties. Ja disku bojājumi ir vairāk, tad var izvēlēties lielo. Ja tas disku bojājums ir tikai apakšējos segmentos, var izvēlēties klasisko krustu zonas, krustu jostas daļas akupresūras korsetu palietot, un viņu var lietot gan darbā, gan arī sportojot, tā kā to visu var izmantot. Un atcerēties, ka sēdošu darbu darītājiem būtu vēlams ik pa 30 minūtēm taisīt pauzi. 10-15 minūtes izstaigāt, izkustēties, lai uzlabojas mikrocirkulācija. Jo sēdošs darbs arī rada risku vēnām, varbūt dziļo vēnu trombozi, ilgstoši tam sēdēšanām. Sēdēšana nav laba lieta, tāpēc ir jāstaigā, lai kājas muskultūra viss kustētos.